Jā, es savu prezentāciju nosaucu uz tirgu caur Hormuza šaurumu, jo es domāju, tagad viens, ko Trumps izdarīja, viņš visiem pastiprināja ģeogrāfijas zināšanas, droši vien visi tādi zina, kur ir Hormuza šaurums un kas tur notiek, un varbūt kādas valsts tur ir blakus, bet, atkārtošana zināšana māte, tur ir Kuveita, Irāka, Bahreina, Katāra, apvienotie Arābu Emirāti, Saudarābija un, protams, pat Irāna, un spriežot jau pēc vārdiem, mēs uzreiz zinām, tā ir nafta, tā ir gāze. Bet patiesībā tā ietekme ir daudz lielāka, jo, ja mēs apskatāmies, kas vēl ceļo cauri šim šaurumam, tad tur ir arī, protams, mēslošanas līdzekļi. Tad ir pavasara sezona, visi grib stādīt. Droši vien aizies uz veikalu, apstīties, cik tas maksā, daži pārdomās. Tad ir arī sērs, kurš ir svarīgs tiem pašiem fosfātiem, bet arī baterija, akumulātoru tehnoloģijām. Metanols, grafīta izēvielas, alumīnijas ļoti svarīga izēviela. Tā skaitā arī hēlijs. Hēlijā tātad medicīnā mēs dzirdam, tad jau ir satraukums par hēlija krājumiem, bet tā pašā laikā hēlijs arī svarīgs pusvadītājiem un čipu biznesam tā saucamajam. Tad ir arī monoetilēna glikols, kas ir plasmasas izstrādājums svarīgs, dzelzsrūda, tērauds un ūdeņradis. It kā Arābu valsts neizceļās ar tādām zaļo tehnoloģiju jautājumiem, bet priekš zaļajām tehnoloģijām ūdeņradim tur ir ļoti daudz sastāvdaļu, kas arī caur šo šaurumu nonāk visā pasaulē. Un, protams, tas, kas uzreiz ir redzams, tā vizuāli ir naftas cenas, tas, ko mēs varbūt izjūtam iebraucot benzīna tankā. Tiem, kuriem nav elektroauto, ja, tad dīzeļdegvielas cenas uzvedība izskatās, tā viņš tur rāda, kā ir bišķīt. Mēs vienkārši uzšāvām aptuveni $600–700 atzīmes par tonu līdz $1300. Īsā brīdī šīs ir cenas atjaunotas. Tas bija pirmdien 1309. Diezgan svaiga informācija. Un savukārt gāze, kaut gan mēs esam redzējuši arī 23. 24. gadā lēcienu, 25. tad uzšāva līdz €60 par megavatstundu. Tad ir nedaudz atkāpusies, bet vienalga tie līmeņi ir paaugstināti, ko mēs redzam arī, protams, pēc tam rēķinos un kas, protams, ekonomikā nonāk caur pastarpināts ar produktiem, pakalpojumiem, kur šīs izēvielas ir svarīga sastāvdaļa cenās. Un, ja mēs skatāmies uz inflāciju, protams, jautājums, kas notiks ar inflāciju, centrālās bankas marta vidū bija samērā optimistisks, manuprāt. Viņas teica, ka jā, tur kaut kāds lēciens būs, pēc tam nomierināsies. Bet šobrīd situācija un marta rādītāji ir provizoriski. Tātad mums Eirozonā jau inflācija tur 2,5% rādījās, kas ir vēl tikai mēnesis pagāja, ka vēl tas viss cenu kāpums nav pagūs ekonomika atnākt. Latvijā inflācija 3,6, Igaunijā pēc tā kāpuma, kas viņiem bija 25. gadā, ir atkāpsies 3,3, lietuvieši šauj uz augšu 4,5%, un te, protams, mēs varam sagaidīt tikai ar vien lielāku kāpumu, jo provizoriskā informācija pēc otrā pensiju līmeņa naudas izmaksām, gan arī tuvu pusē iedzīvotāji, viņi jau ir kaut kā izņēmuši ārā un vai nu tērē, vai nu atmaksā kredītus, līzingus. Bet, cik es sapratu, internetu veikalos Lietuvā ir preču trūkums šobrīd. Bet es nezinu, vai tā ir taisnība, man vienkārši kolēģi tā teica. Tā kā, diemžēl, tas, protams, atsauksies arī inflācijā, ko piedzīvo Igaunija pirms tam, ka viņi šo te naudu ielaida tirgu. Mēs pagaidām šo līmeni neaiztiekam, es ceru, ka neaiztiks, protams, katram savs viedokļi, bet nauda, ko mēs esam atlikuši nākotnē, apēst viņu šodien reizēm ir, kā nu kurā gadījumā. Jā. Kā pārdzīvot šos laikus. Es pagājušajā gadā paņēmu šo bildīti un ar kaut kādu izstāstu precīzu regularitāti. Pagājušā gadā mums pasākums bija 9. aprīlī, 8. aprīlī bija tirgus zemākais punkts. Šobrīd mēs esam 16. aprīlī un 15. aprīlī līdz šim bija svaigākie rekordi savukārt. Tas, protams, nav reklāma un ieteikums, bet kaut kādā mērā tās svārstības, kas ir tirgu, viņas tiešām, liek satraukties, ja mēs sekotu līdzi katru dienu, ko nevajag darīt, tā var daudz nervus pazaudēt. Ja mēs pievēršamies centrālajām bankām, kuras ietekmē mūsu dzīvi un pārsvarā caur procentu likmēm, bet, protams, viņu viedoklis arī ietekmē pārējos aktīvu klases tirgū, tad Eiropas centrālā banka aprīļa vidū teica, ka mēs esam ļoti labā situācijā, mēs varam visu kaut ko darīt, varam likmes pazemināt, paaugstināt, bet atgādināšu, ka tas ir marta vidus viedoklis. Jādomā, tad nākamā sapulce būs 30. aprīlī, skatīsimies, kā būs mainījies viedoklis. Tad ASV centrālā banka ekonomiskā aktivitāte ir laba. ASV centrālajā bankā ir duālais mandāts. Ja Eiropas centrālā banka ir atbildīga par cenu stabilitāti un viņa mērķis ir 2% inflācija, tad amerikāņiem ir duālais mandāts, darba tirgus, lai cilvēkiem ir darbs un arī inflācija.
Un līdz ar to amerikāņi ar tām procentu likmēm šobrīd saka tā, darba tirgus situācija pasliktinās, ar inflāciju tomēr arī vēl kāda riska, mēs nevaram ne pazemināt, ne paaugstināt procentu likmes, bet, protams, viņiem 29. aprīlī ir sapulce, redzēs, ko teiks tad. Un arī šis bija marta vidus viedoklis atgādina, līdz ar to jāskatās, kas nāks ārā aprīļa beigās. Amerikā ļoti karstas diskusijas man liekas, aizvakar atkal parādījās virsraksts, kad Trumps saka, ka Paulam jāatkāpjas, viņam termiņš ir līdz maijam, mēnesi pirms beigām, tur kaut ko vēl runāt ir īsti nav jēgas, bet svarīgi ir, vai jaunais kandidāts Kevins Walsh vai viņu apstiprinās kā nākamo centrālās bankas vadītāju. Tur arī jāiziet process. Un Pāvels vismaz marta sapulcē teica, ka viņš paliks amatā, kamēr būs jauns vadītājs. Viņš arī gaida šo izmeklēšanas rezultātu par Federālo rezervi bankas remontu un tēriņiem, kas ir, kā teikt, arī tiek uztverts kā prezidenta uzbrukums centrālajai bankai. Un tad, protams, tad, kad viņam termiņš beidzās, Džeroms Pāvels vēl paliek valdē, un viņš teica, ka viņš turpinās strādāt pagaidām, viņam nav kaut kāda konkrēta plāna kaut ko mainīt. Darba tirgus. Kāpēc es parasti izmantoju ASV darba tirgu? Tāpēc, ka ASV ir lielākā ekonomika pasaulē, un ja tur kaut kas noiet greizi, mēs to jūtam gan Eiropā, gan Āzija to jūt. Un darba tirgus ir tāds, kamēr cilvēkiem ir darbs, ir alga, viņi maksā iemaksas pensiju fondos, investīciju fondos, visādos citos fondos, un nauda turpina ieplūst finanšu tirgu, kas nozīmē arī tādu stresu neviens negaida. Un, ja skatāmies uz situāciju, tad bezdarba līmenis, kopš viņš sasniedz rekordzemu atzīmi 23. gadā 3,4% ir pakāpies uz 4,3%, un tas nav nekas traģisks, jo vēl pāris gadus atpakaļ, augot procentu likmēm, mainoties ekonomikas vidē, centrālā banka bija gatava, ka bezdarba līmenis varētu iet pāri 5%, bet tas nenotika. Kā šis bezdarba kāpuma krituma izskatās uz vēsturiskā fona, tad es vienmēr velku ārā šo bildīti, kurā varam redzēt, ka, teiksim, bezdarbs bija zems, sākās kaut kāda ekonomikas recesija, bezdarba līmenis pieaug, pēc tam viņš samazinās. Un es vienkārši tās līnijas pa dažādiem cikliem, cik viņi gari ir bijuši, esmu salicis. Mēs šobrīd ejam šeit, 3 gadi ir pagājuši, mēs esam pie 4,3%. Un, ja mēs skatāmies vēsturiski, nav nekāda ne recesijas pazīmes, ne kritiska situācija. Bezdarbs īstenībā vēsturiski ir tuvu normālas ekonomikas vidējam līmenim. Tā kā satraukuma darba tirgu pagaidām nav. Bet, protams, vērojot šo situāciju ASV darba tirgu, tur gan darba vietu skaita pieaugums mazinās, bet toties ir atlaišanas pārāk daudz pagaidām nenotiek. Tur tāds trausls līdzsvars šobrīd ir. Pārējot uz procentu likmēm, centrālās bankas, ko viņas dara, un te tas vilnis no 22. gada, kad mēs piedzīvojam strauju procentu likmu kāpumu, tad centrālās bankas iepauzē, un tad sāk tādu mērenu procentu likmu pazeminājumu, bet kas notiek šobrīd? Šobrīd kā bišķīt atšķiras uzvedība. Jā, Japāņi jau kādu laiku cēla procentu likmes, šveicieši atgriezušies pie nulles ir un sēž tur. Ja mēs skatāmies Zviedrija, 1,75 Eiropa, kā pazemināja līdz 2% tā turās. Bet ir interesanti, ka Austrālijas centrālā banka, bažījoties par inflāciju, ir sākusi procentu likmes celt. Tātad šogad jau 2 reizes Austrāļi ir pacēluši procentu likmes. Un centrālā banka, tātad, kad sākās karš, tur kaut kāda 2. nedēļa, uzreiz tirgus arī pārcenoja procentu likmes, jo uzskatīja, ka jā, ar tādu rekordu naftas cenu mēs nevarēsim nodzīvot ar zemu inflāciju. Visticamāk, tas atsauksies arī kopējā inflācijas līmenī. Mūsu dzīvi, protams, vairāk ietekmē Eiribor procentu likmes, un šeit ir Eiribori visi termiņi, kas ir tirgu populāri, 1 mēnesis, 3, 6 gads, un ECB depozīta procentu likme. Mēs redzam, ka kara ietekme ir ļoti skaisti redzama naudas cenā, jo līdz ko šīs izēvielu cenas pakāpās, tirgus domā, ok, būs inflācija, centrālās bankas gribēs viņu bremzēt, tātad viņas cels procentu likmes, un attiecīgi gadīgais Eiribors pietuvājas pat 3% atzīmei, bet mēs redzam, ka tās garākās likmes tā kā bišķi atliekušās atpakaļ, bet kas tirgu populārākās 3-6 mēneši, 6 mēneši ar drusciņu, bet 3 mēnešu likme tā kā pagājis uz augšu. Man ir tā saucamā kristāla bumba, jeb noskaņojumi, ko es varu redzēt pēc tām nākotnes cenām, un šeit ir 3 līnijas, kas 3 datumos vienkārši nofiksētas. Ja mēs skatāmies šobrīd tirgus dalībnieki, kad slēdz gara termiņa darījums, var matemātiski var izrēķināt, kādas likmes viņi šajos darījumos ieceno iekšā. Un šī ir, piemēram, 3 mēnešu procentu likme nākotne. Zaļā līnija 2. janvāra mēs sākām tuvu pie 2% atzīmes, un tirgus gadu uz priekšu ceļoja, ka centrāla banka neko nemainīs. Tas vienkārši ir tāds tā kā tirgus viedoklis, bet tā ir absolūtā cena, ko varēja dabūt. Tad 1 nedēļu pēc kara mēs redzam zilā līnija, tātad šis ir 6. marts.
mēs redzam, ka jau gadu uz priekšu, līdz nākamā gada 6. martam jau bija iecenot gandrīz aptuveni 2% likmi paaugstinājumu no centrālās bankas. Nu, un pagājušo piekdienu, šobrīd situācija līdzīga, likmi jau bija pakāpusies un tirgus uz priekšu ceno 3% likmi paaugst, jo centrāla banka parasti 25 bāzes punktiem, tur situācija normālā brīdī mēģina regulēt, ka ir agresīvi kaut kas jādara, taņi 50 bāzes punktus maina, bet šis tā kā liecināja 3 reizes pa 25 bāzes punktiem nākamā gada laikā varētu celt likmes. Tas, ko tirgus agresīvi rēģē, mēģinot iecenot nākotni. Un te es uzreiz nomierināšu, jums tirgum nevienmēr ir taisnība un bieži vien pat nav taisnība. Ja tiešām būs tā, kā daļa tirgus dalībnieku gaida, ka šis te vilnis būs īstermiņā un gan jau, ka tā inflācija kaut kā tur uzšaus augšā un nomierināsies, tad centrālām bankām, protams, nebūs pamats celt procentu likmes, bet tas ir, kā es saku, nākotnē paredzēt nav lēmts, dzīvosim, redzēsim. Par akciju tirgu. Man patīk šī karikatūra, kad tehnoloģija akcijas ir ļoti aizraujošas, un tāpēc tur tā bļaušana notiek tirgu. Sākšu vispirms ar VIX indeksu, kas ir tā kā stresa indikators tiem investoriem, kur seko līdz akciju tirgum. VIX indeks tā kā rāda, vai tirgu šobrīd ir stress vai nav. Ja mēs runājam par stresu, tad te ir 24. gada augusta stress, VIX indeks pietuvējas 40 punktu atzīmē. Tas bija saistīts ar negaidīti augstāku bezdarba līmeni ASV, kad iznāca dati ārā, un arī ar citiem finanšu tirgus notikumiem. Un šeit mēs redzam Liberation Day, jeb tarifu dienu ASV, kad tirgus sastresojās par tarifiem visai pasaulē, cik tur bija 50, 100 un cik procentu kuram. Un šeit mēs redzam, tā kā, martā, kas notika. Indeks uzkāpa drusciņi virs 30 punktu atzīmes, bet kas izskatās, ka finanšu tirgus netic, ka Irānas karš ieilgs, kas liekas ļoti jocīgi. Ja mēs saprotam, ja naftas cena, ja nafta tur neceļot cauri, tas ietekmē globālo ekonomiku, vai tiešām tas tur 2-3 nedēļu vai 3 mēnešu laikā beigsies. Optimistiskais scenārijs ir, ka beigsies, ja tirgum taisnība, tad forši. Pesimistiskais scenārijs, ja tur kaut kas noiet greizi, tas var ielikt uz vairākiem mēnešiem. Bet tā, finanšu tirgū šobrīd stresa nav, ja mēs skatāmies pēc šī rādītāja, kas rāda to cenu svārstīgumu. Akciju indeksi. Nasdaq vakar jauns rekords virs 24,000 punktu atzīmes. S&P 500 vakar jauns rekords un šodien arī sola vēl jaunu rekordu virs 7,000 atzīmes. Euronextam drusciņi pietrūkst līdz jaunam rekordam, jo rekords bija pēc kara sākuma, tāpēc, ka Eiropa tā kā sākumā it kā uzvedās labāk kā ASV, bet arī ļoti tuvu rekordam. Tā kā, ja mēs skatāmies mūsu otrais pensiju līmenis, trešā pensiju līmeņa ieguldījumi, ja viņi ir indeksu plānos vai saistīti ar globālo ekonomiku, viņiem rezultāti labi. Es pat teiktu lieliski, ņemot vērā, ka fonā ir karš. Un tad par tehnoloģiju. Ir tehnoloģijas un ir tehnoloģijas. Ja visi runā, Nasdaqam jauns rekords un domā, ka tehnoloģija pasaulē visi baigi forši, bet tehnoloģijām šī gada sākumā bija atkabināšanās divos virzienos. Šeit es esmu paņēmis ETFs, divus, vienu, kas ir kreisā pusē, tu redz, vienu, kas ir saistīts ar mikroshēmām, kur ir Nvidia, Broadcoms, Microns, AMD un citi. Viņiem kopš gada sākuma plus 30%, tātad mikroshēmas rulē, tur viss ir labi. Savukārt, kaut kur janvārī, februārī parādījās bažas, ka pēc jaunajiem mākslīgā intelekta modeļiem programmatūras kompānijām beigas ir, nevajadzēs neko programmēt, viss izdarīs mākslīgais intelekts, un tad tajā pakā, kas ir IGV, kur ir Palantīrs, Microsoft, Oracle, Salesforce, Palo Alto, tur šobrīd, vakar bišķi atguvās, bet ir mīnus 26% kopš gada sākuma. Līdz ar to tehnoloģijas, ja mēs tā skatāmies teorētiski, viņas ir vidējā temperatūra ir 0 teorētiski šogad. Kopumā par indeksiem kopš gada sākuma vislabāk klājās pagaidām Japānai, jauns rekords, atkal indeksam, man liekas, vakar bija 12% kopš gada sākuma. Šis ir tā indeks, kā viņi procentos mainījušies kopš gada sākuma. Japāna lieliski, Anglija labi, Eiropa arī labi pagaidām. S&P 500 Nasdaqs, protams, šis ir līdz 10. aprīlim situācija, tie ir pavilkušies virs nulītes, tātad Vācijai iet švakāk, tur bija tas uzrāviens, kas bija uz aizsardzības industriju izplēnējis, un šobrīd tur nekā tāda spīdoša pagaidām nav. Parasti, kad cenas gāžās, ir divu veidu uzvedība, panikot vai priecāties. Parasti tiem, kuriem ir vērtspapīra portfēlis, tie paniko, jo vērtība krīt, bet tiem, kuriem ir nauda, bet nav vērtspapīra, viņi saka, foršas atlaides. Es paņēmu S&P 500 indeksu pēdējie 2 gadi, un šis grafiks rāda to, ka, ja zaļā līnija ir pie 0, tad ir rekords. Tātad mums te visu laiku bija rekordi 24. gadā.
arī šogad bija rekordi, un tad mēdz indeks krist. Tad aprīlī pagājušo gadu tas Liberation Day indeks nogāzās gandrīz 20%, visus zaudējumus strauji atguva, un kas šobrīd notika attiecībā uz Irānas karu, ko varēja dzirdēt mēdījos, tam līdzīgi investori baidās nokavēt to pašu situāciju, kāda bija pagājušajā gadā, jo tas atsitiens bija tik strauji, kas vēsturiski ļoti reti ir. Un atlaides nebija nekādas, indeks knapi tur nogāzās 10%, un šitā nav atjaunots, tad tas bija piekdienas rādītājs, šodien jau ir te zaļā līnija pie nulītes, tad jauns rekords. Kas nozīmē, daļai investori bija taisnība, jāsēž tirgu vai jāiepērkās bija pirms 2,5 nedēļām, 3. martā bija zemāka atzīme, bet kā es rādīju, tehnoloģijas, piemēram, arī ir, kas ir plus 20%, ir kas mīnus 30%, mīnus 40% atsevišķi uzņēmumi joprojām pret rekordu. Tāpēc, ko šis stāsts pasaka? Šis stāsts pasaka, investējot vidēji tirgu ir drošāk. Investēt regulāri to vajag, jo, ja jūs uzliekat regulārās maksājumus mēneša beigās vai mēneša sākumā, kā nu kuram ērtāk, parasti gan saka, ka tikko saņem algu, ir jāiemaksā indeksa fondā, jo to naudu neiztērēsiet. Tas sadāk mēneša beigās investēt to, kas paliek pāri, reizēm, kas nepaliek pāri. Jo, ja tie mēneša maksājumi, labi, tur 20. datums, piemēram, marta iemaksas, ja jūs marta beigās kaut ko iemaksājat, bija par ļoti labām atlaidēm, un šodien jau var teikt, bija baigi forši, bet tas nav tā vienmēr. Es agrāk domāju, ka mēneša vidū jātais maksājumi, jo tie cipari, ka tas tirgus krīt bija parasti, mēneša vidū, nevis mēneša sākumā, bet tas tikai tāds vizuālais. Vai bija lielas atlaides? Es vienkārši paņēmu 53 gadu vēsturi, lai saprastu, ka šitā te atlaidīta nebija nekāda liela, arī Liberation Day ar 18% nebija nekas daudz. Bet tad, kad ir šie lielie kritumi, un pēdējo 50 gadu laikā tādi ir bijuši tikai 7, kad indeks ir zaudējis vairāk kā 20% no pēdējā rekorda, tad, kad tie lielie kritieni, tas ir labs laiks jaunajiem investoriem investēt, tas ir slikts laiks iet ārā no tirgus, parasti kā tas ir pierādījies. Tā kā atkarībā no jūsu investīciju termiņa plāniem, protams, ja nauda ir vajadzīga parīt vai aizparīt, nevajadzētu ar viņu visu riskēt vērtspapīru tirgu, bet ja investīcija, tad horizonts ir kaut kādi 3, 4, 5 gadi, tad pilnīgi mierīgi šīs bedres var izsēdēt. Pāris vārdi par valūtas tirgu. Šādi izskatās eiro un dolāru attiecības. Ilgāku laiku eiro dolārs balansēja starp 1,05, 1,10 dolāru atzīmēm, tad viņš izšāva ārā pēc Trumpa uzvaras vēlēšanās, bet mēs skatāmies, karš pastiprināja dolāru vērtību, ja eiro pakrita, un šobrīd atkal tā kā dolārs balansē pie eiro balansē pie 1,16 dolāru atzīmes, un dolārs tā kā nav baigi spēcīgs, kā viņš bija 23. 24. gadā, bet arī tas vājums ir mazinājies. Un ja mēs skatāmies šogad investoriem, ja mēs kā investori investējam ārpus eirozonas, mums ir svarīgi, kas notiek ar valūtu cenām, tad investoriem pozitīvas tendences ir Norvēģijā, arī dolāra vērtības kāpums dod papildus peļņu, ja mēs esam investējuši ASV vērtspapīros, nopirkuši ASV akcijas vai obligācijas. Savukārt, tur Japānā, kā es teicu, Japānā ir labs akciju tirgus, bet Japānas jēnas vērtība krīt, kas noēd nost to peļņu. Bet tās svārstības šogad, teikšu tā, pirmajos 3 mēnešos, 3,5 mēnešos nav milzīgas, un valūta tirgus pagaidām lielu ietekmi uz investīcijām neatstāja, izņemot Norvēģiju, kur naftas cenas krituma dēļ arī Norvēģijas krona cieta. Par izēvielām, kas ir ļoti svarīgi un nosaka ekonomikas veselību kopumā, kā krīt raķetes, tā šauja augšup naftas cena. Šī ir jēlnaftas cena kopš 88. gada, vairāk nekā 40 gadi. Un, protams, tas šāviens augšā, kas bija šeit, ir piedzīvoti šādi kāpumi vairākas reizes. Tā kā naftas cena tur 100, 120, tas ir traki, bet nav ekstrēmi. Ja Irānas karš būtu sāsinājies, daži tur prognozēja aiziet uz $150 pa bareli, tad sāktu parādīties lielākas problēmas. Skaidrs, ka neviens negaida naftas cenas atgriešanos $60-65 rajonā, un viņi visticamāk būs paaugstināti, bet tirgus pie tā pieradīs, un tā nav liela problēma. Un tad valdības solidaritātes nodoklis degvielas tirgotājiem. Man patīk pakalkulēt dīzeļdegvielas cenu, kas tiek pie datiem, jo no kā sastāv dīzeļdegvielas cena, ko mēs iebraucam pildīt tankā, tad ir šī oranžīgā sadaļa, kas ir pasaules cena, aptuveni, jo tur ir dīzeļdegviela kotē dolāru par tonu, tās tonnas jāizdala ar 1200 litriem, un tad vēl jāpārēķina, cik tas ir eiro, jo cena kotējās dolāros. Mēs redzam šo te pasaules cenas ietekmi, cena aizgāja uz augšu, tad mūsu dzeltenā sadaļa, ko valsts var ietekmēt, akcijas nodoklis, uzlikšu ciparus. Tātad dīzeļdegvielai apmēram pusi no cenas ir pasaules cena, tad 20% akcijas, 4% ir rezervi maksājums.
Biokomponenti vēl jāveic PVNs pa virsmu nāk, un jo augstāka cena, jo vairāk mēs maksājam PVNā, procenti tie paši, bet eiro vairāk paliek, ja centi, un tad ir vēl arī kaut kādi, šeit es paspekulēju ieņēmumu tirgotājiem. Es liku 12 centus kalkulatorā, bet es parādīšu precīzāk. Nākamais slaids, kur tā kā šaurāka situācija. No 2. februāra kāds izskatījās. Tad pasaulē bija normāla cena, tad cena sāka kāpt, tas aizgāja uz augšu, un tad attiecīgi klāt nāca akcijas jautājums un visi pārējie. Es, ka liku tos 12 centus, kas ir tabulā redzams šeit kā 12, man kaut kur sociālos tīklos teica, lietas mierīgi 20 centus. Es teicu, bet 12 izskatās tā kā reālāk, grūti pateikt. Bet vienkārši mēs redzam, ka sakrita mums, jā, šitie atstarojuši ekrāni, te, kur akcijas pazemināja, pasaulē cena paliecās augšā, tāpēc mēs neizjutām tādu tā kā degvielas cenas kritumu uz akcijas rēķinu, tāpēc, ka vienlaicīgi pasaulē pakāpās cena un gala rezultāts būtiski nemainījās. Tā kā tur baigi kalkulēt un skaldīt centus degvielas tirgotāju lauciņā, man liekas, nav objektīva valdībai, man liekas, ir daudz nopietnākas lietas, ko Latvijas ekonomikā salabot. Par izaivielu ietekmi uz inflāciju tīri tā kā gada cenu izmaiņu ziņā, un šeit man patīk veidot šādus interesantus grafikus, kur mēs redzam, kā cena ir mainījusies gada laikā katrā punktā. Tātad pagājušajā gadā, piemēram, šobrīd 13. aprīlī cena bija 60% augstāka jēlnaftai nekā pagājušajā gada 13. aprīlī. Šis vienkārši gada izmaiņas. Mēs sakām, ka te vienu brīdi šīs cenas tā kā bija deflācijas rajonā, bet šobrīd viennozīmīgi jēlnafta spiež cenas uz augšu. Dīzeļdegviela šogad 13. aprīlī 111% augstāk nekā pagājušajā gada 13. aprīlī. Un attiecīgi mēs arī redzam, ka tas ir inflācijas spiediens gāze. Aptuveni 30% dārgāk šogad 13. aprīlī nekā pagājušajā. Mēs redzam, ka bija tā kā deflācija gāzes cenā, tā kā inflācija, deflācija tur visu laiku augšā lejā. Bet šobrīd, skatoties šiem 3 izaivielām, es neredzu nekādu kaut kādu atslābumu inflācijas jautājumā tuvākajā laikā. Metāli, varš. Varu izmanto datu centros, izmanto arī ekonomikā ļoti daudz, un varam pat ir iesaukt doktoru Koperu, jeb doktoru Svarš, kas saka, ja vara cena iet uz augšu, tad ekonomikā ir izaugsme. Šobrīd gan es teiktu, ka ekonomikā nav viss tāda, tā kā, jā, viss sākās ar datu centru masīvu būvniecību un pieprasījumu pēc vara, bet tagad šī vara faktors ir arī Hormuzas līcis, kur šī cena šobrīd dēļ saspringuma tirgu ir 40% augstāk nekā pagājušajā gadu. Tērauds īstenībā tā nedaudz ir pakāpies pret pagājušā gada līmeni plus 2%, un visu laiku bija tā kā cena bija gājusi uz leju. Un alumīnijas, kas arī ļoti svarīgs ekonomikā, šobrīd cena ir plus 26% pret pagājušā gada cenu. Tad arī viss ir spiediens uz inflāciju, uz visām precēm pakalpojumiem, kur šīs izēvielas ir iekšā. Ko mēs tad varam darīt? Mēs varam dzert par 60% lētāk kakao vai par 12% lētāk kafiju un uz visu to noskatīties. Pēc tam ir arī kafija būs. Un varam kviešu maizīti uzēst, kur arī teorētiski būtu jābūt cenai vai nemainīgai, vai vismaz 10% zemākai kā pagājušajā gadā. Tā kā pārtikas, kas ir pozitīvi, ka pārtikas lauciņā nav tāds stress, kā bija tur, kad tikko Ukrainas karš sākās un attiecībā uz graudiem tam līdzīgi, tad šobrīd graudu jomā, man liekas, tik liela satraukuma nav, bet, lai graudus aizvestu, ir jātērē degviela. Pēdējais grafiks, lai nenomocītu ar pārāk daudz grafikiem, zelts. Jā, es parasti saku, zelts ir apdrošināšanas polise pret inflāciju, un ja jau šī tēma ir investīcija tēma, tas var padalīties ar savu piedzīvojumu. Man likās, ka cena 500 ir pāršauts pār strīpu, jo tur ļoti ātri aizgāja cena zeltam uz augšu, un es parasti esmu ekonomika atbalstošs. Tātad visas manas investīcijas ir uz izaugsmu, uz ilgtermiņu, un es nekad nespēlēju pret tirgu, jo man liekas, tas nav zolīdi. Tīpaši akciju tirgu šortot akcijas, ja pārdot viņas ar domu gaidīt uzņēmumu bankrotu, man tas liekas, tas nav man. Bet ar zeltu gan es paņēmu instrumentu, kas bija saucamais short instruments pie 500, un es viņu biju domājis turēt mēnesi, un tūlīt mēnesis būs pagājis, ko es brīvdienās uzzinu, sākās karš. Viss, čau, pazaudēta nauda. Un kāpēc saku, ka zelts pārsteidz daudzus? Normāla reakcija uz kara sākumu būtu zeltam, nezinu, rekords $6000 par trojas unci vai kaut kas tāds. Bet zelts aizgāja pretējā virzienā, un, protams, mēs nekad nezinām visus spēlētājus tirgu. Izrādās, ka kāds tur kaut ko pārdeva, kaut kādām citi apsvērumi, kaut kāds tur pozīcijas aizvērsiet, kāds peļņu fiksēja, bet patiesībā tur ir tik daudz spēlētāju, ka mēs nevaram uzminēt. Tā vienkārši tāda laimīga loterijas biļete ātri atvadījos pie kaut kādas nelielas peļņas, bet
īsās pozīcijas taisīt ir ļoti riskanti. Kas būs uz zelta tālāk, kas to lai zina, atkarīgs no centrālo banku darbības, jo mums jāsaprot, ka šobrīd ģeopolitiskajā situācija ir tāda, kas pie zelta pieturās un pērk viņu, bet ir arī tādi, kuriem vajag naudas plūsmu, kur to zeltu var arī pārdot šādā situācijā. Šogad vēl 6 centrālo banku sapulces atbalsts okeāna pusēs, tātad mums 3. aprīlī ir ECB sapulce, 29. ASV centrālās bankas sapulce, un tad vēl dažas. Tie ir svarīgi notikumi, jo tur lemj par procentu likmēm, stāsta par ekonomikas rādītājiem. Aprīļa sapulcē, jūnijas sapulcē būs svaigākās IKP un inflācijas prognozes, tad aprīļa sapulcē vairāk skatīsimies uz centrālo banku reakciju uz šobrīd notiekošo Hormuzas līcī. Tas ātrā tempā man viss, lai jums laba veselība un stabila naudas plūsma. Paldies!